ka, jā, bet es jau viņam stāstu, un tad tā stāstīšana ir tāda, cik to reizi jāatkārto, bet vai tu nezināji, ka viņam taču sāpēja, viņš varēja tur nokast un vēl šitais, un vēl kaut kas tur varēja notikt. Nē, bet tā nav mācīšana, tā ir moralizēšana. Mācīšana ir tad, kad mēs tiešām, tad, kad es tagad jums vai nestāstu, un nekāda veida jūs nekritizēs, vienkārši jums iedot to informāciju, un jūs aiziet un izmantojat informāciju tā, kā jūs to uzskatīsiet par nepieciešamu, un tas, kas jums būs nepieciešams. Un tieši tāpēc arī bērnam, mums arī viņam ir jāpastāst, un arī viņam jāuzdod jautājumu, viņš domāt līdzi. Kad mēs risinām problēmu situācijas, tad pirmkārt ir šī saikne, un kādā veidā mēs nodrošinām šo saikni, kad mēs paužam šo sapratni par to, kas notika. Un, piemēram, ja bērns ir kaut ko saplēsis, mēs reiz nelicam un nebļojam par to, ka kas varēja būt neuzmanīgs un kas paribās lēmpis, un tā bija man, nezinu, tur mīļākā vāze, vai tavam brālētim šķiet, cik ļoti patika, un tam līdzīgi visas tās lietas. Tā nav saikne, tā ir šī te kaunināšana, un tad bērns jutīsies slikti par to uzvedību,